Kafejnīcas. Rīgas pilsētā ir daudz kafejnīcu. Ir lētākas un dārgākas kafejnīcas. Cilvēki dodas uz kafejnīcām, lai paēstu, svinētu svētkus vai nopirktu ēdienu, ko paņemt līdzi. Tās ir dažādas, tādēļ ēdiena pirkšana ir atšķirīga. Ēdienkarte. Visās kafejnīcās ir ēdienkarte. Ēdienkartē ir ierakstīts ēdiens un dzēriens, kuru tur var nopirkt, un ēdiena un dzēriena cena. Ēdienkarti izsniedz kafejnīcas darbinieks oficiants. Vai tā var būt novietota redzamā vietā? Pirms nopirkt ēdienu un dzērienu, es kopā ar vecākiem iepazīstos ar ēdienkarti, un mēs izdomājam, ko vēlamies nopirkt. Kafejnīca bufete. Kafejnīcā bufetē pārdevēja stāv aiz letes. Ēdienkarte parasti atrodas redzamā vietā. Man patīk tādas kafejnīcas, jo uz letes ir izlikts ēdiens un dzēriens, kuru var nopirkt, un es to redzu. Parasti šeit es varu nopirkt smalkmaizītes, kūkas, cepumus, salātus, saldējumu un dzērienus. Tādas kafejnīcas mēdz būt arī skolās. Kā nopirkt ēdienu un dzērienu kafejnīcā bufetē? Lai nopirktu ēdienu un dzērienu kafejnīcā bufetē, ir jāstāv rindā pie letes. Kamēr gaidu savu kārtu, varu apskatīties ēdienu, kas ir izlikts aiz stikla letes. Kad pienāk mana kārta, es sasveicinos ar pārdevēju un izstāstu, ko vēlos nopirkt. Labdien, lūdzu vienu bubblegum saldējumu. Jep. Vai vēl kaut kas? Paldies, tē. Tas būs 85 centi. Pārdevējs man pasaka, cik jāmaksā. Ja tā ir skolas kafejnīca un esmu bez vecākiem, es samaksāju pats. Ēdienu lieku uz paplātes, ja to man piedāvā pārdevējs. Paņemu nepieciešamos galda piederumus un salvetes. Es atrodu brīvu vietu, kur apsēsties un paēst. Kafejnīca bistro. Ir kafejnīcas, kur cilvēki dodas, lai ātri paēstu. Piemēram, kad darbā ir pusdienas pārtraukums, ēdiena piedāvājums ir liels. Gaisā var sajust dažādu ēdienu smaržas, šeit ēdienu vispirms izvēlas un tad dodas pie kases. Kā nopirkt ēdienu un dzērienu kafejnīcā bistro? Parasti tādās vietās ir daudz cilvēku, un visi, kas vēlas paēst, stāv rindā. Arī es ar vecākiem paņemu paplāti un stājos rindā. Eju gar leti, un, kad pienāk mana kārta, lūdzu uzlikt ēdienu, ko vēlos. Labdien, labdien! Lūdzu, katfeja salmiņas. Ja gribu, man ir iespēja pašam uzlikt piedevas pie ēdiena. Izvēlos arī dzērienu. Pēc tam kopā ar vecākiem dodamies uz kasi. Tur mani vecāki maksā par ēdienu. Paņemu nepieciešamos galda piederumus un salvetes. Mēs atrodam brīvu vietu, kur apsēsties un paēst. Kad es beidzu ēst kafejnīcā. Kad es beidzu ēst, noslauku muti salvetē. Ja ir paredzēta vieta, kur nolikt netīros traukus, tad es tos aiznesu. Ja tādas vietas nav, tad atstāju traukus uz galda. Es atstāju savu vietu tīru un kārtīgu. Restorāns.
Ik reizes, kad es dodos ar ģimeni uz restorānu, šeit mēdz būt daudz cilvēku. Dzirdami dažādi trokšņi, redzamas dažādas gaismas un var sauost dažādas smaržas. Visi sēž pie galdiņiem un viņus apkalpo restorāna darbinieki, viesmīļi. Restorānā cilvēki svin svētkus, kā arī mēdz baudīt brīvdienu mīlestību, un tāpēc viņi pavada daudz laika pie galda. Kā nopirkt ēdienu un dzērienu restorānā? Vispirms mēs meklējam brīvu vietu, kur apsēsties. Ja to neatrodam, mani vecāki lūdz palīdzību viesmīlim. Viesmīlis atnes ēdienkarti. Mēs izvēlamies, ko ēdīsim un dzersim. Es izvēlējos. Jā. Plombīšu saldējumu varbūt grozījumu. Bet mēs sākumā ēdīsim stipro ēdienu dārdziņu. Kas? Jā, tu ēdīs. Arī kartupeļus? Vecāki var man palīdzēt izvēlēties. Viesmīlis pieraksta, ko mēs gribam ēst un dzert. Kad pienāk mana kārta, arī es to izstāstu vai parādu ēdienkartē. Kad viesmīlis atnesīs pasūtījumu, mēs nesteidzoties baudīsim to. Ēdiena gaidīšana restorānā. Lai sagatavotu mūsu pasūtīto ēdienu, ir nepieciešams laiks. Kamēr gaidu savu ēdienu, es varu sarunāties ar vecākiem, paspēlēties ar līdzi paņemto mantiņu, paskatīties planšetdatoru vai paklausīties mūziku. Jā, redz jau nes ēdienu. Kad mēs beidzam ēst restorānā. Kad es beidzu ēst, noslauku muti salvetē. Salieku galda piederumus uz šķīvja. Blakus nolieku dzēriena glāzi. Kad visi ir paēduši, vecākiem ir jāsamaksā par ēdienu. Oficiāli kungs. Viņi palūdz viesmīlim rēķinu un samaksā. Mēs sakām paldies viesmīlim, atvedāmies un dodamies prom. Paldies, uz redzēšanos. Jā, paldies, bija ļoti garšīgi. Visu labu.